Nu, sveiki, draugi! Sveiki visi, kas man skatās manus video. Šodien gribēju mazliet pastāstīt par vienu ierīci, ko pēdējā laikā izmantoju. Tas būtu šis te aparāts. Saucās DJI Neo komplektācijā Flame Combo. Tātad ar lielo pulti, 2 papildus baterijām, lādējamo ierīci. Labi, pārāk daudz nestāstīšu, jo pilns internets ar apskatiem ir latviešu valodā gan mazāk, bet nu labi. Nav mans uzdevums šodien jums to visu izstāstīt. Vairāk gribu parunāt pastāstīt par papildus funkcijām. Nu, ne papildus, bet pamata funkcijām, teiksim tā. Viņam ir rokas režīmi visādi. Ja, tur sekošana, tur tas dronī saucamais, tur visādi tur sērkli, tev aplido riņķi. Un viens no tiem ir tas direct point, ja nemaldos. Skatoties daudz video, uzreiz man gribējās iefilmēt šo te video, jo tajos, ko es skatos, cilvēki izmanto šo te funkciju un grib pabeigt un ķer to dronu. Viņš bēg no tevis. Viņš bēg no tevis, jā, bet vajag vienkārši pastāvēt, pagaidīt 3 sekundes un drons pielidos pats pie tevis un varēs nosēdināt uz rokas. Tā kā tā, jā. Tūlītās pamēģināšu to visu iefilmēt, lai nav plika stāstīšana. Labi, skatāmies tālāk. Šitas tas variants, kad viņš tev atkāpjās un pa lielu gabalu. Un es esmu redzējis tādus variantus, kad mēģina, tev vai sēdies, nē, viņš iet projām. Paņem 3 sekundes pagaidi. 1, 2, 3. Viņš smuki atnāk atpakaļ pie tevis, pastiep roku, un viņš nosēžās. Viss. Kaut kā tā. Principā tas arī bija tas, ko es gribēju parādīt.